Valentīnas kundze, jūs savukārt es gribētu pieteikt kā manu pirmkārt kaimiņieni, jo es dzīvoju Imantā, ļoti netālu. Un katru rītu, kad es braucu tramvajā uz darbu garām, Valentīnas kundze, ja jūs zināt, kā es gribētu dzīvot jūsu mājā. Lūdzu. Bet tas, ko es gribu teikt, ka Valentīnas kundze ir parasts vienkārši iedzīvotājs, ja nemaldos, no 5. stāva. Ja? Jā. Visu mūžu strādājusi ar būvniecību pilnīgi nesaistītā jomā. Bet ziniet, kāda ir atšķirība? Visā valstī nekustamā īpašuma cenas krīt. Viņai reāli ceļās. Es jums pasaku tā, es ar savu piemēru vēlos jums pastāstīt, ka iedzīvotāju pārliecināšana, renovācijas lēmumu īstenošana, pieņemšanai prasa ilgstošu, sistemātisku un godīgu dialogu. Tas ir pats galvenais. Un galvenais arguments ir, vai iedzīvotāji uzticas apsaimniekotājiem. Mani apsaimniekošanā 2 mājas. Tad viena ir 2000. gadā mēs reģistrējamies, un tikai 2001. gadā mums mājas atdeva pašvaldība. Tā, mēs 2008. gadā veicām energoauditu, un tika konstatētas šādas problēmas, kad mūsu ārsienas neatbilst Latvijas būvnormatīviem. Tas bija tika norādīts energoauditā. Un 1.5. stāva bojājas mājas būvkonstrukcijas. Un kad patēriņš mūsu siltumenerģijas bija ļoti liels, 260 kWh, un mums nebija iespēja regulēt, siltumu padevi, kurš tagad, ko mēs tagad varam darīt. Tā, ko mēs esam veikuši? Mēs esam bēniņus, un mūsu projektā, lietuviešu projektā, mums vispār bēniņu tādu nav. Mums tikai tie 70 centimetri, un tur, ieejas bēniņos nav. Tur kaut kas tā, mēs to lūku atplēsam, tur skatāmies, tur ir 5 centimetri akmens vate, un uz ielas, kas tā šķembas, kas pabērtas ir uz mūsu griestiem. Pati es dzīvoju 5. stāvā, es pati to visu izjutusi uz savas ādas. Un līdz ar to mēs nolēmām, kā mums siltināt bēniņus. Tad mēs ar ekovati caur ventilācijas tiem caurumiem, kas mūsu sienās ir tur 46 katrā pusē. Ja? Mēs tur piepūtām ar ekovati 20 cm biezumā. To mēs nosiltinājām. Tātad fasādi mēs siltinājām ar cietu akmens vati 100 mm biezumā. Tāpat cokolstāva siltināšana, mēs pagrabas griestus mēs nevarējām siltināt, jo tur ir tieši kļūnieši, un mēs tur nekādi nevarējām to izdarīt. Līdz ar to mēs siltinājām cokolstāvu ar ekstrudēto putuplastu. Koplietošanas mēs kāpņu telpās logus samainījām, pagraba logus samainījām. Mēs kāpņu telpas durvis un pagraba durvis mēs samainījām. Iekšējais mēs ielikām durvis, plastmasas durvis pieejā. Ja? Un tāpat arī visu. Un tad termoregulātoru uzstādīšana un skaitītāja uzstādīšana uz katra radiatora. Jūs ziniet, kad es sāku iedzīvotājiem teikt par tiem termoregulātoriem un tiem skaitītājiem, man neviens iedzīvotājs neiebilda, neviens. Jo es teicu, maksāsim to, ko jūs iztērējat. Un tas ir galvenais, ka jūs varēsiet paši regulēt siltumu katras dzīvoklis, katrā istabā. Un tiešām tas tagad šodien arī notiek. Un tagad es jums pateikšu tā īsumā par apkuri pa šo gadu. Tas ir oktobris. Tātad par oktobris, novembris, decembris, janvāris. Es iztaisīju kopsavilkumu. Cik, piemēram, 3 istabu dzīvoklis maksā, cik maksā mums šitas. 3 istabu dzīvoklis personīgi man ir 67,90. Es esmu samaksājis 51 latu 52 centīm par apkuru. Pa visiem 3,5 mēnešiem. Jūs redziet kāds. Un man dzīvokli ir 20 grādu. Es godīgi saku, es 22, 24 neturu. Bet 20 grādi man ir. Un es samaksāju tikai 51 latu 52 centīm. Redziet, kādas mūsu mājas ir pēc renovācijas. Vai tad nav patīkami skatīties un dzīvot tādā mājā? Es domāju, ka varbūt no jums arī daudzi tā gribētu. Sekojiet mūsu piemēram.